O, čau! Nu, nav man pierast runāt tādā melnā caurumiņā, parasti esmu radis runāt ar dzīviem cilvēkiem, bet, nu, esam moderno tehnoloģiju pasaulē un labākais veids, kā noteikti un tuvākais realitātei, ko jums var nodot, ir šis, un noteikti šis arī man ir pilnīgi pilnīgi jauns kaut kas ekstrēms. Būtībā šī ir tāda manis veidota dienas grāmata par to, ko es daru. Daudzi no jums, mani draugi un paziņas, ir pamanījuši, ka ar kaut ko Jānis Kaļiņičs nodarbojās, kaut ko veido, kaut ko darās, kaut kādus parkus, kaut kādus ceļojošos dzīvo sapņu parkus. Nu jā, un būtībā ir tā, ka varētu teikt, ka no šodienas šis te parks tā kā sāk pa īstam savu tā kā darbību, jo ar šodienu sākās tāda reālāka darbība, jo arī ziedojuma vākšana un pateicībā visiem tūkstošiem un simtiem cilvēku, kas atbalsta manu ideju, tas jau ir tā kā pirmais mazais solīt, bet būtībā šobrīd sākās tā kā lielākais šī te projekta daļa un jā, sastāvdaļa. Braucam pakaļ transportam. Esmu šobrīd Rīgas centrā, lai nokārtotu dažas papīra formalitātes, un ko lai es jums saku, centīšos jūs turēt moderno tehnoloģiju, tā kā ar moderno tehnoloģiju palīdzību jūs turēt, bet jums tā kā palīdzēt ar nepalīdzēt. Jā. Nu, vienkārši jums sūtīt video, lai jūs redzat, kā tas realitātē notiek, jo tas, ko es daru, ir pilnīgi droši vien lielākajai daļai no jums, kā arī man, pilnīgs kuku un čau, bet, nu, tomēr tāds ir atnācis sapnis, un tāds sapnis tika dāvāts, un īstenībā gala rezultātu es redzu tos priecīgos bērnus, priecīgos pieaugušos, kas no sirds pa īstam smaida un īstenībā to visu daru, lai gan īstenībā esmu pilnīgi nobijies fiziski pats prātā un esmu pilnīgās šausmās pats par to, ko daru, bet īstenībā sirds un dvēsele to vēlās un dūša ir liela un tāpēc īstenībā daru un solīti pa solītim ar jūsu palīdzību, ar jūsu atbalstu realizēju šo te sapni, iedzīvinu viņu dzīvē. Un paldies par to, ka jūs esat, paldies šobrīd par atbalstu, ģimenes atbalstu, finansiālu atbalstu, visus simtiem cilvēku, kas ir dāvājuši un palīdzējuši ar gan materiāli, gan morāli, respektīvi, kas noticējuši man, ka tas ir izdarāms un ka tas ir vajadzīgs, un tāpēc īstenībā sekojat līdzi un centīšos maksimāli online jūs tā kā turēt lietas kursā par to, kā viss norit un uz kurieni mēs braucam un uz kurieni es braucu un ko es daru. Labi, liels paldies, pagaidām čau, un tad jau līdz nākamai izņemšanas brīdi. Labi, davai, čau.